Pavasaris šogad pamatīgi aizkavējies, un pēkšņa siltā laika iestāšanās var izraisīt plūdus lielās novada teritorijās. Tomēr, lai gan temperatūra dienas laikā stabili turas virs termometra stabiņa nulles atzīmes, upes un grāvi pagaidām tiek galā riskus uz šo ūdens daudzumu, neapludinot teritorijas. Tas gan nenozīmē, ka ūdens līmenis ūdens tilpnēs necelsies, jo uz laukiem joprojām saglabājusies pamatīga sniega sega. Pēc nedēļas mēs domājam, ka ūdens līmenis varētu celties, bet mēs ņemot iepriekšējo gadu pieredzi un redzot šī gada laika apstākļus, kad vēl martā uzsniga pamatīga sniega kārta, jau laicīgi tikām atvēruši gan Obitelēs slūžas, gan arī Dagdā, un ūdens līmenis tika pazemināts kaut kur Ežezerā pa pusmetru, salīdzinot ar to, kāds viņš bija rudenī. Un tā kā patreiz, ja arī viņš celtos ūdens līmenis, tad nekādi plūdu draudi nedraud. Plūdu apmēri lielā mērā atkarīgi no tā, cik veiksmīgi izdevies kontrolēt ūdens līmeni rudens un ziemas mēnešos. Ūdens līmeņa precīzai un saulēcīgai regulēšanai nepietiek vien ar padomju laikā izveidotajām slūžām Dagdā. Konstrukcija novērtēta kā bīstama eksploatācijai. Nav izslēgts, ka lielais ūdensspiediens var šo dambi pāraut. Kā rezultātā tiks apludinātas milzīgas zemes platības. Dagdā, kur ir slūžas, tās ir savu laiku ir nokalpojušas, ir vecas, un ja teiksim, liels tāds ūdens spiediens, es neizslēdz arī kādu avārijas sekas. Tā kā tur vajadzētu padomāt, varbūt būtu kāds uzsaukums projektiņa, uzbūvēt tādas modernākas, stabilas, ar kaut kas regulēt ūdens līmeņu automātiski. Tas būtu tikai plus gan Dagdas iedzīvotājiem drošāk, gan arī tie, kas dzīvo lejpus Dagdas. Cilvēkus vienmēr valdzinājis un piesaistījis ūdens. Diemžēl plūdu gadījumā ēkas, kas uzceltas ūdens tilpņu tiešā tūmā, ir pakļautas aplūšanas riskam. Tikko upe iziet no krastiem, viņa pludina gan dārziņus, gan tur saimniecības ēkas, gan arī mājām tuvojas. Bet šogad pozitīvi tas, ka mēs laicīgi atvērām tās slūžas, es vēl gribu pasvītrot, ka tika tā ledus sega upēm, tika viņa pacelta, aiznesta, un patreiz nav tādi ledus sablīvējumi, kas rastos un traucētu ūdens caurteci, un viņa arī nebūs. Kā atzīmēja Dagdas novada vides inženieris, lai gan pašlaik plūdu iespējamība ir minimāla, situācija var ļoti strauji mainīties, jo palūdeņi ir ļoti neparedzami. Iedzīvotāji, kuru īpašums atrodas pie ūdens tilpnēm, tiek aicināti novērtēt situāciju un nepieciešamības gadījumā jau laicīgi evakuēt savu mantību uz drošāku vietu. Biedrība Krāslavas rajona partnerība ar turisma nozari saistītiem speciālistiem no Latvijas un Lietuvas organizēja izzinošu pieredzes apmaiņas braucienu pa Dienvidlatgali, lai apzinātu turisma piedāvājumu. Projekts tiek finansēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un lauku attīstības programmas pasākuma starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība projekta vietējo identitātes produktu attīstība, izmantojot inovatīvo mārketingu lauku turismu ietvaros. Projekta ideja bija veicināt vietējo identitātes produktu atpazīstamību un arī lauku turismu. Īstenībā vietējais identitātes produkts ir viss gan gastronomiskais turisms, gan arī māju ražojumi. Ja, un mūsu ideja bija mācīt mūsu turisma uzņēmējus un parādīt pieredzi. Brauciena laikā turisma nozares pārstāvji dibināja jaunus kontaktus un dalījās savā pieredzē. Mērķa auditorija bija turisma uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji, kā arī turisma pakalpojumu saņēmēji. Aplūkot dažādus objektus, kopumā devās vairāk kā 70 cilvēki, kuri bija sadalīti divās grupās. Pasākuma dalībnieki uzsver pozitīvo, ko iespējams iegūt šāda veida pasākumos. Patīkamais, laikam, noteikti tā sadarbība ar Lietuvas pusi, jo to mēs arī vakar izbaudījām, kad
tikko satikāmies un vakara noslēguma pasākumā, cik mēs esam tuvi radniecīgi. Mēs dziedājām līdzīgas dziesmas un mēs sapratām lietuviešu dziesmas un viņi saprata mūsu. Un patiesībā, jā, tādi draudzības un pieredzes apmaiņas braucieni ir tikai tādi ļoti pozitīvi veicinoši. Šeit blakām visi tie, kas ar to pašu nodarbojas. Īstenībā te ir jāpasaka viena ideja, ka te uzreiz pārējā piebalso un patīkam atrasties tādā kopumā. Īstenībā uz šo pasākumu var atbraukt tikai tāpēc, ka tu katrā vietā ieredzi kaut vai mazu nelielu daļu kaut kā jaunu priekš sev, ko aizķerties. Un katrā vietā, kur mēs bijām, to arī redzējām. Veiksmīga turisma objekta izveidošanai un apmeklētāju piesaistīšanai nepietiek vien ar oriģinālu piedāvājumu. Lielā mērā tas atkarīgs no sakārtotas infrastruktūras. Šajā ziņā Lietuvas turisma pakalpojumu sniedzēji ir mūs apsteiguši. Priekšā varbūt ir ar to, ar ko es jau sāku, ar infrastruktūru, jo viņiem ir vairāk labāki ceļi. Un labāks, piemēram, viesu mās, jo mums ir variants ir tāds, ja mums vajag izguldināt kaut kur lielāku grupu, reti, kur ir vietas, kur var paņemt lielāku grupu. Maksimums ir 50 cilvēki. Ja mums ir, piemēram, šoreiz kā 70 cilvēku, mums ir problēmas jau. Infrastruktūrai tik tiešām jābūt sakārtotai. Protams, arī turisma objektam jābūt ar kaut kādu nelielu odziņu, lai viņš piesaistītu kaut kādu turistu plūsmu. Ja? Bet infrastruktūrai tas goda vārds jābūt sakārtotai un labākai. Un tad arī pats par sevi veidosies šis turisms. Brauciena dalībnieki apmeklēja arī Dagdas novada 2 jaunos turisma objektus – Jaundomes un Ķepovas vides izglītības un kultūras centrus. Lai turpmāk šie objekti kļūtu plaši apmeklēti, jārada piedāvājums, kas piesaistītu potenciālos turistus. Tā kā ir pierobeža ar Krieviju un Baltkrieviju, tad mērķa auditorija arī ir jāstrādā ar to. Un tā ir ļoti pateicīga mērķa auditorija turisma ziņā, jo viņi vēlas šo klusumu, dabu. Pozitīvs moments ir tas, ka šeit joprojām runā krieviski, cilvēki saprot, viņiem tas ir patīkami, viņi jūtas ērti un komfortabli. Un viņi arī savā ziņā ir pateicīgi, jo viņi tiešām atpūšas un atstāja to naudu šeit. Manuprāt, veiksmīgi ir katrā pagastā pozicionē tieši tās spēcīgās puses. Un, manuprāt, Kepa ir tiešām izcils dizaina paraugs arī. Manuprāt, ka šīm centram ir tiešām nākotne. Bet vienīgais mūsu mērķis, kā partnerības mērķis, ir arī veicināt šo te popularitāti, un mēs centīsimies to darīt turpmāk. Jāpiebilst, ka Latvijas un Lietuvas vietējās rīcības grupas kopā ar turisma pakalpojumu sniedzējiem pasākuma ietvaros apmeklēja arī Kraslavas, Aglonas, Līvānu, Preļu un Daugavpils novadus. Iestājoties siltākam laikam, atsākusies vairāku projektu realizācija. Asūnē šobrīd turpinās darbi projektam ūdens saimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnas ciemā. Tā mērķis ir uzlabot ūdens apgādes kvalitāti, paaugstināt notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti un paplašināt ūdens saimniecības pakalpojumu pieejamību Asūnas ciema iedzīvotājiem. Būvnieki atklāja, darbi nedaudz iekavējušies, neraksturīga vēlā pavasara dēļ. Ziema kā jau visiem. Būvniekiem šogad ir diezgan smagi, grūti, bija ilga aizkavēšanās, ar to attiecīgi arī termiņi ir problēmas, bet esam piesaistījuši papildus brigādes, strādājam šobrīd un plānotie termiņi nodošana ir 31. mājas. Ūdens saimniecības projekta pirmās kārtas ietvaros daļai tiks nomainīts ūdensvads ciema centrālajā daļā. Siltināts un atjaunots ūdenstornis, kā arī izveidots kanalizācijas tīkls ar mūsdienīgām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Notiek apjomīgi darbi pirmajā kārtā. Pirmām kārtām Līvānu māju rajonam tiks izveidota kanalizācija un līdz ar to būvēs arī jauna kanalizācijas sūkņu stacija šajā mikrorajonā. Tad būs atzelžošanas stacija izbūvēta, līdz ar to ciemā tiks samazināt dzelzs saturs ūdenī līdz pieļaujamajām normām. 2/3 tas tiks nodrošināts gan tīrais ūdens, gan paštecas kanalizācijas novadīšana un attiecīgi arī dziļurbuma atjaunošanu, skalošanu, jo pilsētā ir problēmas ar tīro ūdeni. Viņam ir liels dzelzs saturs klāt, netīrs. Tiks uzstādītas jaunas atzelžošanas iekārtas, kas nodrošinās pilsētā tīrāku dzeramo ūdeni.
Līdz šim Asunes ciemā ūdens tika piegādāts no 3 dziļurbumiem. Tomēr sliktā ūdens kvalitāte un nelielais lietotāju skaits lika pārskatīt to nepieciešamību. Asunes pagasta pārvaldes vadītāji atklāja, urbums, kas atrodas pie skolas ēkas, nodrošina ar ūdeni tikai skolu un sporta zāli. Vēl viens urbums Asune jaunā, arī ļoti maz lietotāju šim te urbumam ir, jo iepriekš vēl tur bija fermas kādreiz, un tāpēc šis te urbumam bija jēga, bet tagad tā kā lietotāji palicis pavisam maz, tad arī tika pieņemts lēmums savienot visu vienā sistēmā, tā, lai viss ietu no viena urbuma, izietu atdzelžošanas ietaises, un tad arī tiktu piegādāts iedzīvotājiem. Noslēdzoties projektam, daudziem ciemu iedzīvotājiem nāksies pašiem pieņemt lēmumu pieslēgties centrālajiem ūdens un kanalizācijas tīklam, jo daudzi līdz šim izmantoja pašteces kanalizāciju, kam notekūdeņu novadīšana nebija iespējama. Ir mājas, kam jau līdz šim bija pieslēgumi, mēs veiksim pārslēgumus pēc dezinfekcijas darbiem un sistēmas palaišanas eksploatācijā. Bet ir mājas, kam pirms tam nebija. Tiem attiecīgi būs jāpieslēdzās pa saviem līdzekļiem. Tur līdz sarkanajām robežām mēs ievelkam visu pašteci un ūdensvadu un tālāk varēs lietot. Darbi pašlaik rit rēti, tomēr atbildīgās amatpersonas ir noraizējušās par pēdējo dienu siltā laika iestāšanos. Plūdu gadījumā darbi varētu ievilkties, radot papildus nērtības vietējiem iedzīvotājiem. No 22. līdz 28. aprīlim Dagdas novada pašvaldība aktīvi iesaistīsies UNESCO rīkotajā radošās darba nedēļas Radi 2013 ietvaros organizētā aktivitātē Meistarvide telpa elpo. Ieskaņas pasākums parapsiholoģijas vakars ar folkloras elementiem Konstantīna Raudives dzimtajā pusē notiks 23. aprīlī 2008. vakarā Vides izglītības un kultūras centrā Ķepa. Pasākuma gaitā būs iespēja rast priekšstatu par Konstantīnu Raudivi, kurš ir pētījis iespējamo dzīvi pēc nāves, izveidojis savu metodi mirušo cilvēku balstu ierakstīšanai, izmantojot elektronisko balsu fenomenu, kā arī rast izpratni par šo sauli un viņu sauli folkloras kontekstā. 24. aprīlī 2004. vakarā Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā Parka Rozes tiks rīkots pasākums akustiskās mūzikas vakars, kurā jaunieši dzīvajā izpildījumā izpildīs latviešu leģendu, populāro mūziķu, kā arī pašsacerētās dziesmas. 25. aprīlis 2006. vakarā sagaidīs Dagdas novada iedzīvotājs ar pasākumu Kā maizi ēd, tā dziesmu dzied Andrupenes pagasta muzejā Andrupenes lauku sēta, kur muzeja darbinieces, Andrupenes tautas nama vadītājs Dainis Platecis un folkloras kopa Sovaļņīki atraktīvi rādīs klātesošiem tradicionālās maizes cepšanas procesu. 26. aprīlī 2003. dienā Dagdas novada iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt Kromakolnu pasākumā Laipni gaidīti Kromakolnā. Pasākumā būs iespēja apskatīt seno Latgaļu pilsētas rekonstrukciju un dzirdēt stāstījumu par rekonstrukcijas procesu, iespēja apskatīt un uzlaikot seno bruņojumu, piedalīties jauniesaukto karavīru apmācībās, kā arī karagājienu kulinārās īpatnības, iespēja nobaudīt kādu no ēdieniem. Radošās darbības nedēļa noslēgsies 27. aprīlī 2002. dienā ar 10. dziedošo kolektīvu un gvelžu sajatu Auņa Kojas Laksteigola, Dagdas pilsētas tautas namā, kurā būs iespēja atskatīties uz visām radošās darbības nedēļas aktivitātēm Dagdas novadā. Sīkāku informāciju par pasākumiem var atrast mājaslapā tavavara.lv un dagda.lv.